Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu tirgu būs aizliegts pārdot vieglās automašīnas, kurās ir Ķīnas un Krievijas viedās tehnoloģijas. ASV Tirdzniecības ministrija paziņoja, ka tās rada riskus valsts drošībai. Arī, ja vieglais automobīlis būs ražots ASV, ražotājiem, kuriem ir pietiekama saikne ar Ķīnu vai Krieviju, nebūs atļauts pārdot šādus jaunus transporta līdzekļus, kuros ir aparatūra un programmatūra ārējai savienojamībai un autonomai braukšanai. Aizliegums būs spēkā sākot ar 2027. gada modeļiem. Savukārt republikāņu vadītā ASV pārstāvju palāta pieņēmusi likumprojektu, kas paredz ievērojami ierobežot transpersonu iespējas piedalīties meiteņu un sieviešu sporta komandās. Eksperti gan uzskata, ka šī likumprojekta pieņemšana senātā ir maz ticama. Lietuvas aizsardzības ministrija ir ierosinājusi sākt valsts izstāšanos no Otavas konvencijas, kas aizliedz kājnieku mīnu izmantošanu. Tam par pamatu kalpo armijas rekomendācijas, un ministrija šajā jautājumā aicina sākt konsultācijas ar sabiedrotajiem un Baltijas jūras reģiona valstīm, kā arī Valsts aizsardzības padomē. Aizsardzības ministre Dovila Šakaliene presei izteicās, ka Lietuvas izstāšanās no Otavas konvencijas būtu skaidrs un spēcīgs signāls, ka valsts ir gatava aizstāvēt savu teritoriju ar visiem pieejamajiem līdzekļiem. Lietuva Otavas konvencijai pievienojās 2004. gadā. Šai konvencijai pievienojušās vairāk nekā 160 pasaules valstu, taču starp tām nav Ķīnas, Krievijas, ASV, Indijas un Pakistānas. Animācijas filma Straumi izvirzīta arī Britu filmu akadēmijas balvai. Straumi pretendē uz balvu divās nominācijās – kā labākā animācijas filma un kā labākā bērnu un ģimenes filma. BAFTA balvas tiek pasniegtas kopš 1949. gada. Šogad vērtēšanā tika izskatītas 235 filmas. Laureāti kļūs zināmi 16. februārī apbalvošanas ceremonijā, kuru no Londonas translēs BBC One un citi mediji. Valdība atbalstījusi rīcības plānu Latvijas austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai tuvākajiem 3 gadiem. Tā īstenošanai plānots izlietot vairāk nekā 640 miljonus eiro. Plānā iekļautie 59 pasākumi un aktivitātes vērsti uz drošības stiprināšanu, ekonomisko attīstību un cilvēku resursu attīstību. Plānā paredzēta 6 militāro bāzu – Daugavpilī, Rēzeknē, Lūznavā, Preļļos, Meža Mackevičos un Alūksnē darbības nodrošināšana un 550 valsts aizsardzības dienesta karavīru izvietošana Latgalē. Iecerēts radīt 1800 jaunas darba vietas, novirzīt investīcijas industriālā parka izveidei Daugavpilī, tāpat plānota aizdevumu sniegšana, nodrošinot finansējumu uzņēmējiem 36,5 miljonu eiro apmērā. Ar Daugavpils Universitātes darbību iecerēts nodrošināt konkurētspējīgu augstākās izglītības piedāvājumu reģionā, piesaistot un noturot akadēmisko personālu, tāpat paredzēta virkne citu darbu. Jāatzīmē, ka Latvijas austrumu pierobežas stiprināšanas plānu pasākumi tiks finansēti lielākoties no valsts, nepilnu 270 miljonu, un Eiropas Savienības fondu finansējuma 375 miljonu eiro apjomā. Draudzīgā aicinājuma tikšanās Latvijas simboli un leģendas iecerēta Latgales centrālajā bibliotēkā Rīgas ielā 22A 2. stāvā nākamās nedēļas ceturtdienā 23. janvārī 3:00 dienā. Pasākuma īpašie viesi Raimonds Vējonis, Dainis Īvāns, Pāvils Raudonis un Juris Visockis. Pasākums notiek tikšanos ciklā Draudzīgais aicinājums. Pērn apritēja 30 gadi kopš draudzīgo aicinājumu atjaunojas tālaika prezidents Guntis Ulmanis. Savukārt šogad tiek atzīmēta draudzīgā aicinājuma 90 gadi. Daugavpils Jaunās Forštates satrauktie iedzīvotāji sociālajos tīklos ziņo par sabojātām automašīnām. Virknei braucam rīku esot nolausti degvielas bāku vāciņi, arī uz durvīm redzamas uzlaušanas mēģinājumu pazīmes. Spriežot pēc šodien Facebook publicētajiem ierakstiem, Telts, Raipolis un Minskas ielās ir uzdarbojušies nezināmi autozagļi vai vienkārši vandāļi. Studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu bez robežām saturu atbildes Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio